Šādā darbā strādāt nav viegli. Nereti jāstrādā vidē, kas kaitē elpceļiem. Inhalators LV darbojas no 2013. gada. Elpošanas ierīču pārdošana un noma. Profesionālas konsultācijas. Jau no neatminamiem laikiem inhalāciju terapija ir viens no efektīvākajiem un biežāk izmantotajiem elpceļu iekaisumu ārstēšanas veidiem. Taču mūsdienās šī terapija no karstatvaika elpošanas virs bļodas ar dvieli uz galvas izaugusi līdz specializētām ierīcēm. Ir ierīces, kuras ražo šo aerosolu. Ja, tātad aerosols ir faktiski tās ir daļiņas, ja, aerosols sastāv no daļiņām, kuras tātad mēs pievadam tieši bronhos alveolās. Pēc tam neobligāti nevienmēr ir jālieto zāles, var lietot arī dažādas citas līdzekļus, kas ir arī aprakstīts mūsu mājaslapā Inhalators LV. Mēs varam izmantot vienkāršas lietas inhalācijām, kā pieņemsim zāļu, teiksim, tējas, dažādas eļļas, tad ir viena aparāti, tad mums ir zāles, kuras mēs izmantojam inhalācijām, ja, tātad, ja ir nepieciešams zāles, tad arī mēs varam viņas lietot. Mēs esam arī vienīgie Latvijā, kas inhalators piedāvā uz nomu. Rudens un ziemas sezonas ir laiks, kad visvairāk ar elpceļu saslimšanām slimo bērni. Inhalators LV ir parūpējies, lai mazākajiem ārstēšanās laiks būtu patīkamāks un pārtaptu rotaļā, piedāvājot klientiem iegādāties vai iznomāt ronīša formas inhalatoru. Savukārt degunas kalošana ar salsšķīdumu ir efektīva papildterapija cīņai ar iesnām. Tātad mēs šeit ielējam salsšķīdumu, aiztaisam ciet, tātad šī daļa iet degunā iekšā un nospiežot ierīci uz baterijām. Mēs varam inhalēt degunu. Tātad augšējais elpceļus ar saules šķīdumu, mazināt degunu tūsku, atvieglot elpošanu iesnu gadījumā. Šī versija kā reiz ir domāta ņemt līdzi uz darbu moderniem jauniem cilvēkiem, visa vecuma cilvēkiem. Viņš ir portatīvs, ieteiksim arī, kuri pieslēdzam pie aparātiem, bet tad jums jau vajadzīgs ir jau kompresors un tas jau būs daudz sarežģītāk. Bet, ja jums ir smagas iesnas un jūs nevarat pārelpot, tas ir sīkums, tas ir 3–4 minūtes, jums atkal brīvs deguns, jūs varat jau sākt domāt par darbu. Veiksmīgs cilvēks ir vesels cilvēks. Atveseļošanos pasteidzinās arī kvalitatīvi produkti un atbilstoši vajadzībām izvēlēta terapija.